Karija lakieniosa, ēdamais kastanis un citi riekskoki, bet tie var augt Somijā mežveidu stādījumā. Sveiki! Mani sauc Agnis Graudulis, pārstāvu uzņēmumu Mežs un vide, un blakus dabai tuvu mežsaimniecība, kā tāds neliels hobijs, ir arī dažādu riekskoku stādu audzēšana un stādījumu veidošana. Un tad esmu devies uz Somiju pieredzes apmaiņā, kas tur tajos Somas ziemeļos notiek. Tagad neliels ieskats. Šis pēc būtības ir tāds riekstu meža stādījums, varētu teikt. Viņš ir veidots uz bijušās lauksaimniecības zemes, kur ir kļuvusi pa maz, lai viņi varētu kaut kā normāli apstrādāt. Tur tās auglīgās augsnes, jūs variet redzēt, tur tālāk lejā ir kaut kādi lauki. Šitā ir kaut kāda nogāze. Un tad zemes īpašnieks izdomā izveidot savu riekstu dārzu. Tas ir samērā patiesībā tālu uz ziemeļiem salīdzinoši ar Latviju un arī gluži Somijas dienvidos. Un tagad tie klimatiskie apstākļi, tie ir krietni skarbāks, sezonas īsāks. Tad tas stādījuma koncepcija ir veidot, lai tas viss ātrāk iesiltu un arī nebūtu problēmas ar gariem dažādiem mitrumiem. Viss ir veidots uz tādiem paaugstinājumiem. Paaugstinājuma malas ir daļēji nostiprināts ar kaut kādiem akmeņiem, kur te ir ļoti daudz visur. Redzēt, šis ir viens riekstu grupas stādījums. Šeit ir tas ar zāli apaugušais kalns ir nākošais, un tepat blakus ir tālāk. Un tur ir izmantots kaut kāds pamatā smilšu un melnzemes maisījums. Melnzeme pamatā iegūt ir tīrot melorācijas grāvis. Un tā samērā auglīga, bet tāpatās jāsaprot, ka te var redzēt, ka tā visa zeme ir ļoti akmeņaina, kā jau tā ziemeļa zeme. Un patiesībā tas arī ir no vienas puses ir labi, jo tas dod, ka tur samērā gaiss daudz un nestāv ūdens, veidojās tāda augsnes struktūra. Un tad nedaudz par tiem augiem, kas šeit ir iestādīti. Šis riekskoks ir Karija lakieniosa, angliski tas ir Shagbark hickory, poliski tā ir pieclapiņa karija, un viņai uz lapām ir 5 dalītā lapa no 5 lapiņām, un manuprāt tas ir viens no garšīgākajiem riekstiem, ja tā var teikt. Dažādi lielāki, mazāki rieksti ir sastopami, bet viņam ir ļoti garšīgas kulinārās īpašības, un viņš ir, droši vien būt audzējams. Un interesanti, kā tie pumpuri varās vaļā, tas ir tāds pumpurs, un tad tas pumpurs ir atvērties tā kā tāda liela puķa un iet dzinums uz augšu. Šis ir sirdsveida valrieksts, imšo, viņš ir potēts, un kas ir interesanti, viņiem jau ļoti ātrā vecumā veidojās vīrišķie ziedi. Un tā kā tas ir potējams, tad te būs arī noteikti sirdsveida valrieksts, kurš ir samērā viegli atvērt. Viņš ir augstuma izturīgs, viens no augstuma izturīgākiem valriekstiem, un ja nesanāks grieķu valriekstu audzēšana, tad šitas noteikti šitajā klimatā izaugs. Jā, tie augi ir visi ielikti žodziņos, te samērā daudz visādi brieži mēdz staigāt, ir whitetail deer, tas ir Amerikas briedis, ko viņi kaut kad Somi ieveduši, tagad viņiem ir 200,000 brieži, kas ir nenatīvā suga, kas ir bišķiņ invazīva, un tad, ir reģioni, kur viņi visi ēd nost. Te gluži tik traki nesot, ka visi neēdot, bet tomēr, tie augi visi jāliek žodziņos, jo savādāk visi apkoža un bišķiņ apēd. Šis konkrētais augs ir Castanea mollissima. Tā ir vecākā nosacīta bioloģiski kastaņu suga, kas ir, no kurienes ir ēdamie kastaņi cēlušies. Tas ir Austrumāzija, Ķīna, Koreja, tas gals. Un viņš arī patiesībā vismazāk celisturīgais, un tas ir tāds, riktīgs eksperiments, kā viņš te varētu augt. Viņš ir,
ziemas ir pāris bijušas tādas vājas, un tas augs ir, spējis izaugt. To redzēt, kā sākās jaunais kastanis. Izmantojot traktoru tehniku, arī ir pārstādīti lielāki valrieksti un kādiem stādījumiem. Te ir tas attālums stādīšanas ir, it kā pēc stādīšanas schēmas būtu krietni pat tuvu stādīt kaut kādus 4 metrus, bet, viņiem uz abām pusēm te ir viena dobas mala, tur ir otra mala, un tad viņi tā kā varētu arī augt un aizņemt to rūmu, jo tomēr tas stādījuma mērķis ir tomēr iegūt tādu mežveidu stādījumu ar kaut kādiem atvērtiem laukumiem pa vidu. Tas latviskā versijā to visu varētu nosaukt par skraimežu, vai angliski tas ir woodland. Šī te ir tradicionālā īpašuma robežas Skandināvijā, un lauku robeža ir valkakmeņu krāvums, kur ir visi akmeņi novākti. Un tur pāri ir kaimiņu gabals, un te ir riekstu mežs. Un tā tie īpašumi, visi tie akmeņi sadalās, un ir patiesībā samērā liela vieta, kur dzīvot bioloģiskai daudzveidībai, droši vien kaut kādas čūskas un viss, kas tam līdzīgs te var dzīvot, kas var tikt galā ar peļveidīgiem grozējiem, un tur tādi bišķiņi veidojās līdzsvars ekosistēmā. Jārēķinās ar to, ka tie eksotiski augi nevienmēr ieaugsies un ir kaut kādi zudumi. Teit ir ēdamais kastanis, Castanea mollissima, kas ir Ķīnas gals. Te viņš ir savu dzīvi vienkārši arī ziemu ir izbeidzis. Tāds lielāks augs, tas tā ir, ar to ir jārēķinās. Šis ir grieķu valrieksts, šķirne leik, tas ir potējums, Ziemeļamerikas šķirne. Tur bišķiņi arī mēlāk sals, un tas ir salst. Un tas ir arī viens no tiem, kur varētu arī Latvijas klimatiskos apstākļos ļoti droši audzēt. Šitas nav tāds riekstkoks, bet tas ir Tuna sinensis vai chicken soup tree. Un viņa patiešām tie dzinumi smažo pēc vistas zupas. Tas ir tīrais eksperiments, jo viņš arī patiesībā Latvijas klimatā tā kā īpaši neaug. Bet, droši vien, ka viņš kādā Liepājā, Rucavā varētu augt, bet bišķiņ uz iekšzem jau vairāk nē. Bet, te viņš ir kaut kāds pāris ziemas izdzīvojis, un tad redzēs, kāda viņam būs te dzīvotspēja Somijas klimatā. Grieķu valrieks ar tādu jau samērā labu pieaugumu. Koks ir kaut kādu 2,5 metru gan liels. Un jau tāds smuki pieaugumi veidojās. Smuks, kas ir svarīgi, taisnes stumbrs, jo tos kokus ir jāaudzē pēc iespējas taisnākus, lai dabūtu ārā no salšanas zonas. Un tāpat blakus vēl var redzēt, ir vēl no tās vecās veģetācijas palikuši kaut kādi kadiķi, kaut kādas ievas. Te ir samērā paliels pīlāģis, priede, un tas bišķiņ visi tie koki apkārt veido tādu tā kā nedaudz mikroklimatu. Te necaurpūš vējš, un arī tās saunas mazāk var skart tos kokus. Jo tā natīvā veģetācija te ļoti vienkārši ir priedes, eglis, bērzi, ievas, pīlāģi un tas viss, kas te lielam aug. Šitas attiecās uz senu agromežsaimniecības prakses patiesībā. Šitā ir bērzu mizas ievākšana. To Somijā viņi ievāc to bērzu mizu. To ārējo kārtu no tā viņi taisa laikam naža rokturs un vēl kaut ko tam līdzīgi izmanto. Un tas būtībā bērzu augšanai nekaitē, bet ir jāsaprot to, ka tā miza patiesībā ievācam vienreiz dzīvē no koku, un pēc tam viņa riktīgi neataug. Kā mīza, tā baltā tās, viņš nav vairāk izmantojams, cik es saprotu, bet kā materiāls ir ok. Tur, kur ir kaut kādas zaru vietas, tur atstāja nevākt, jo tad viņā tur neplīst. Un tā mīzas vākšana parasti notiek vai no agri pavasarī, kad ir sulu laiks, vai arī kaut kādā pēc jāņem, kad atkal ir kaut kāds īsts periods, kad miza lobās nost, un brūtībā arī tievie bērzi, un augšanai tas netraucē, ja tā ir ārējā nedzīvā kārta. Un,
tāda agromežsaimniecība. Te var paskatīties anatomiju, kādā veidā top jaunas stādamās vietas, jo tie stādījumi nav pabeigti, viņi vēl visu laiku arī notiekās. Tātad tur ir kaut kādi apakšā ir akmeņi, kurus kaut kādu daļu izmanto, lai uztaisītu kaudzes, pārējos kaut ko daļu arī vienkārši aplok. Visāds koksnes pārpalikums ierok iekšā, kaut kur no grāvu tīrīšanas nāk ārā glejs, kas būtībā ir kaut kādā svaigā stadijā, tur vispār nekas neaug, jo tur ir samērā daudz alumīnijas un alumīnijas sulfāts, laikam, ja es pareizi saprotu, tas ir kaut kāds vecais Liturīnas jūras dibena materiāls, bet ja viņš kaut kādu laiku paventilējās, dabūna gaisu, tad viņš kļūst piemērots auga augšanai. Protams, tas tur ir bišķiņ jāielabo gan ar melnzemi, gan ar dolomītu miltiem, lai paceltu pH, jo tā izejas stadīte ir kaut kādi 5,5, un lai tur aiziet augšā līdz 6. Un te var tā viss tā dobas anatomija, kas te vienkārši ir čups. Un kaut kādā brīdī viņas izlīdzinās, pa virs uzbērs melnzemi, un te var redzēt to pabeigto rezultātu blakus. Tāds ir tāda paaugstināta doba ar kaut kādām ieplaciņām, kur satecēt ūdenim, izmantojot vietējos resursus pēc iespējas labāk. Šitas caurums ir tāds pagātnes mantojums, un izrādās, ka kādreiz, kad šeit ir ganītas govis, tad šitādās vietās viņi samet iekšā cukurbiešu lapas, un kaut ko vēl tur saitmirst, ko viņi tur pielika klāt, un tad viņas bišķiņ nofermentējās, un tad visu to varēja kaut kāds 8 mēnešus uzglabāt, un tas būtībā bija ziemas barība govīm. Šobrīd, protams, viens govs negana, bet tāds pagātnes mantojums šeit ir palicis. Tās akmeņu kaudzes ir tādas, akmeņu krāvums ir gan estētiski nozīme, kad vertikāli akcenti. Viņi arī bišķiņi regulē mikroklimatu, vasarā bišķiņi to siltumu tomēr savāc un kalpo kā bioloģiskās daudzveidības vietas, kur dzīvot kaut kādām čūskām, kukaiņiem un kaut kam vēl tālāk. Jo tomēr visādi daudz grauzēji, no kuriem vaļā nevar tikt, bet kaut kāds čūskas un grauzēji, ja tiem iedod mājas, tad var dabūt arī dabā līdzsvaru. Un tā no viss pa bišķiņam, tā kāda riekstu mežu sastāvdaļa. Un šitas jau ir ēdamais kastanis, kas ir Eiropas suga, kas būtībā ir viena no tādām, domājams, ka piemērotākā suga, ko no kastaņiem, ko audzēt. Augumi samērā labi izskatās, šitie kaut kādi 3-gadīgi stādi audzēti kokaudzētavā, un tad pagājušā rudenī izstādīti ārā, pārziemojuši un ļoti smuki plaukst un aug. Un te ir tāda kastaņu grupiņa izveidota. Te ir atstāts tāds tukšums, kas varētu būt turpmākā attīstības daļa. Tā varētu būt viena no siltākām daļām. Tā ir tāda nogāze uz vairāk austrumiem, nedaudz dienvidiem. Un tur arī ir tāds nedaudz izveidots saimniecisks stādījums. Šeit ir 2 rindās sastādīti sirdsveida valrieksti Juglans cordiformis. Stādīšanas attālums laikam ir kaut kādi 2,5 vai 2x6. Doma noteikti kaut kas jau neizaugs. Un viņi ir visi stādīti uz tādiem nelieliem, viegliem paaugstinājumiem. Viņš ir patiesībā ļoti salcietīgs, bet tomēr, lai to mitrumu režīmiem un vispār jau būtu vieglāk, ir minimāls paaugstinājums, kāda nepilna lāpstas tiesa. Un te ir doma ar laiku iegūt riekstus, jo tas ir pārbaudīta ziemeļos, ziemeļu klimatā ražojoša suga. Un tā
tāds neliels stādījums, un pret tālāk lejā jau ir kādi lauksaimniecības lauki. Un tur ir robežu stādījums no Picija Omorika, kas ir Somijā normāli augošs koks. Oriģināli izcels, un tā egle ir no kaut kādiem Balkāniem, laikam Serbijas vai no turienes, bet viņš aug mežā, un es redzēju ar kādas 100-gadīgas egles, kas veido tīri pieklājīgus tādus vainagus, un viņi samērā patiesību šauri, un varētu būt ar tādu kaut kādu nākotnes meža sugu. Bet, stāsts par riekstiem. Tas bija tāds neliels ieskatījums Somijas topošajā riekstu mežā, kur ļoti labi ir izmantots gan vieta, gan reliefs, gan arī resursi. Ir izmantot vietējā zeme, izmantot zemi, kas ir no grāvu tīrīšanas nākusi, izmantot akmeņi, atstāt kaut kādu daļu. Te var arī fonā tādu kopskatā var redzēt, ir esošie koki, un būtībā ir izveidota jauna funkcionāla ekosistēma, ir padomāts gan par ūdeni, gan par siltumu. Jo ziemeņos laikam kaut ko stādot, lai tā zeme kaut kādā ātrāk iesilst, ir vajadzīgi paaugstinājumi, un tur arī nav ļoti izteikti, ka kaut kas kalst ārā, jo tas mitrums tur pamatā pietiek, un droši vien, ka liekšokam ir mazāk traki, kad ir mitrums, nekā kad ir augstums. Un tā, izmanto to, kas ir, padomā ar galvu, un vienkārši ir jādara. Jādara, jāmēģina, un tas ir veids, kādā veidā mēs esam vispār nokāpuši no koku un kaut ko sākuši darīt. Tas ir vienmēr jāturpina. Atslēgas vārds ir darīt, mēģināt, un tad tas sanāks. Ja ir kaut kādi jautājumi par riektokiem, var mēģināt atbildēt. Arī kaut ko bišķiņ Latvijā ar riekstiem nodarbojos, vairāk ar ēdamajiem kastaņiem. Tā, ja patīk šis video, tad tur lejā spiežiet laiku vai parakstaties uz kanālu. Tā, tiekās mežā.